Un Aleksis Šibutāni. Cik vienkārši viss būtu, ja nebūtu kritieni. Nebūtu arī sarežģīti, protams, bet tad viņi varbūt skatītos uz augšu. Viņi neskatītos, kas mums aizmugurē, bet kas mums priekšā. Nostādīt latiņu, piemēram, kanādiešiem un amerikāņiem līderiem. Kanādieši, amerikāņu līderi, tomēr viņi ir pārāk. Nu, kāpēc? Tas jau nenozīmē, ka francūži negrib viņus uzvarēt. Kristu var jebkurš, un gribēt arī var daudz ko. Tā kā skatāmies. 4. vietā esošie amerikāņi, jaunie perspektīvie Maija un Aleksis Šibutāni. Brālis un māsa no Amerikas Savienotajām valstīm. Though your heart is aching, smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. There may be trouble ahead, but while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance. Before the fiddlers have fled, before they ask us to pay the bill, and while we still have the chance, let's face the music and dance. Soon we'll be without the moon, humming a different tune, and then there may be teardrops to shed. So while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance. Let's face the music and dance. Soon we'll be without the moon, humming a different tune, and then there may be teardrops to shed. So while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance. Let's face the music and dance. Tīra programmiņa, tīra dēļa. Redzējām, vidusdaļā bija mēģinājumi pietiekami precīzi atveidot quicksteps soļus, bet vienīgais uz ledus viņiem nesaskanēja tas soļu garumiņš,
varēja redzēt, ka īsts unisons nesanāca šeit vairākas reizītes mēģinājumi. Šī aspektā arī jāsaka, spēcīgākā viņa dejas daļa bija tomēr lieliskās gan rotācijas, gan akrobātiskās integrētās, varētu teikt, pacēlienu izpildīšanas. Tās viņiem padevās lieliski, taču savukārt uzkritām, jeb iekrita acīs pārāk lielais, varbūt, zobiņu solīšu daudzums. Vispār zobiņu solīšu tiesnešiem nevienmēr patīk, jo viņi ir it kā vieglāk izpildām, bet viņi parasti arī pieprasa taisnvirziena līnijas. Un savukārt, jo dziļāki un plašāki loki tiek demonstrēti, protams, kaut kādas zobiņu sērijas varētu iekļaut, tam arī būtu jābūt programmā, jeb dejā, bet diezgan daudz šeit bija. Bija arī vairāk momentu, kur slīdēja partneri savstarpēji nesaskaroties, tad it kā šis te solo slidojums. Lūk, viena no viņa interesantām akrobātiskām pacēlienu atkārtojuma reizēm. Tūlīt pat aizies tālāk uz rotāciju, to gan mums neparādīja. Tvizliņa tika veikta pietiekami skaidri, viņu arī tika iekļaut tvizli soļu virknēmā, šeit tas atsevišķais, nu jau trešais tvizla veidojums, tas partnerim, lūk, šeit viens skrien, viens lec, jo ātrāks ir tas temps, jo precīzākam jābūt arī unisonam, jo visi šie te palecieni, es nezinu, šķērītes, krustsolīši vai vienkārši šos solītes uz zobiņiem, tos ir jāizpild ļoti precīzi. Zināmā mērā tas ienes disonants, bet kopumā programma, teiksim tā, franču pāri apdraudoša. Nu, 96 punktu viņam jāsaka. 96. Izskatās, ar to pietiks. Jā, apsteigs par niekties, bet apsteigs francūžus Pešalā un Buržā. Un tas nozīmē, viņi būs sacensību līderi. Nedaudz. 163, 79, viņiem francūžiem bija 163, 54. Lūk, te arī ir Francijas izlases kritiens. Tā sekas. Un arī summa ļoti laba, starp citu amerikāņu pārim. Līdz šim labākā bija tikai 60.